Mēs varam pārbaudīt, kur kādu turbīnu lietot. Ja? Paņemsim sākumā Francisa turbīnu, uzstādīsim šeit, un mēs varam redzēt, ka jauda ir tāda 30 aptuveni. Ja? Ja, mēs paņemsim kaplānu, kaplānam griešana ir lielākā, un jauda ir maksimāla. Ja mēs tad bija maksimāla. Ja mēs uzstādīsim šeit peltonu, mums praktiski nestrādā. Un šeit ir tā kā pārastais ūdensrāds, viņš vispār mums neko nedos. Labi, bet ja mēs paņemsim šitu pašu peltonu un pievienosim tātad kaut kur pie liela krituma stācijai, šeit viņš kaut kas slikti strādā, šeit viņš rada mums lielu jaudu. Redzēsiet, kā viņš griežas, un arī jauda pietiekoši liela. Tagad, ja mēs paņemsim Francisu laikam, ja pamēģināsim Francisu paņemt, uzstādīt šeit. Francis mums neko praktiski nedos šeit. Tātad paņemsim pārastu, vienkāršu lapstiņu darba rātiņu. Redzēsiet, viņš ir diezgan jautri griežas, bet lampiņa labi deg, bet jauda ir nekāda, arī maza jauda. Ko vēl? Tātad šeit mums vēl ir vidējais tāds kritums, ja? Bet tas daudz nedos mums. Labi, paņemsim kaplānu. Kaplānam ir laba klājas, bet laikam Francis būs labākais variants. Francis, redzēsiet, cik labi deg, griežas un jauda uzreiz. Tātad jauda 50 megavati. Tā mēs varam izpētīt interaktīvi šito diagrammu.